Esiet sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji, mīļie brāļi un māsas Jēzu Kristu, tūmā un tālumā. Sveicu jūs ar patiesu prieku un pateicības sirdī mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un vēlos no sirds apsveikt mūs visus Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienā. Ja vienkāršiem vārdiem sakot, apsveicu jūs mūsu valsts dzimšanas dienā. 105 gadi. Paldies Dievam par viņa neizmērojamo žēlstību. Paldies Dievam par viņa mīlestību, par viņa pacietību. Un mēs varētu tā turpināt. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Es vēlos jums lasīt kādu raksturvietu, un šī raksturvieta ir no 33. psalma, 12. pāns. Svētīta tauta, kam Kungs ir Dievs. Tā, ko viņš izraudzījis sev mantojumā, jeb citā tulkojumā, ko viņš sev izraudzījis kā īpašumu. Mīļie Dieva bērni, mīļie ticīgie, svētie izredzētie Dieva bērni Latvijā un visā plašajā pasaulē. Tā ir milzīga vērtība. Ne tikai apzināties to, ka mēs dzīvojam Latvijā, ne tikai apzināties to, ka esam latvieši un latviešu tauta, pat ja fiziski neesam šeit, bet kā tā ir vērtība apzināties to, ka mēs esam Dieva īpašums, ka mēs piederam viņam. Un kā tā ir vērtība un žēlastība, ka Dievs mums ir dāvinājis iespēju, iespēju, burtiski atvērtas durvis, sludināt evaņģēliju, sludināt viņa vārdu šajā zemē. Bija laiks, kad Latvija nebija brīva, bet Dievs runāts ar saviem kalpiem praviešiem, ka tas Kungs atvērs durvis. Plašas durvis evaņģēlijam. Un tad nāca brīva Latvija, un Dievs piepildīja to, ko viņš jau bija solījis. Un pateicība Dievam, ka jau daudzus gadus mums ir dot iespēju un žēlstību nest labo vēsti visā Latvijas teritorijā. Pateicība Dievam par mieru, par brīvību un žēlastību, ko varam piedzīvot katru jaunu dienu. Īpaši zinot to, kas šodien notiek pasaulē, zinot to, kas notiek Ukrainā, Izrēlā, dažādi notikumi pasaulē. Es domāju, ka mums kā ticīgiem cilvēkiem, mums kā veselīgi domājošiem cilvēkiem, kurus sekojam līdz arī tam, kas notiek pasaulē, mums vajadzētu novērtēt un dzīvot ar dziļu pateicību sirdī Dievam, ka viņš devis mums ir savu zemi, savu valsti, ka mēs varam brīvi dzīvot šeit, ka mēs varam brīvi runāt latviešu valodā, ka mēs varam mierīgi staigāt pa savas pilsētas ielām, nedomājot par to, vai kāda raķete vai kāda bumba kritīs no debesīm, kas ir izšauta no kādas ienaidnieka puses. Paldies Dievam! Paldies Dievam par mieru! Paldies Dievam par iespējām, kuras viņš mums dod. Un, mīļie, man ir pavisam vienkārši novēlējums. Dzīvojiet ar pateicību. Dzīvojiet ar pateicību, tā ir kā šī diena būtu pēdējā. Dzīvojiet ar pateicību, jo mums noteikti būtu par ko zudīties un kurnēt, jo ikvienā valstī
Mēs zinām, ka pastāv problēmas. Ikvienā valstī vairāk vai mazāk ir korupcija. Ikvienā valstī mazāk vai vairāk mēs zinām, ka ir netaisnība. Un Bībelē rakstīts, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Un mūsu valsts, mūsu zeme nav izņēmums. Tāpēc mans novēlējums pirmkārt ir dzīvot ar pateicību Dievam par katru nodzīvot dienu. Un tajā pašā laikā izmantot iespēju turpināt sēt labo vēsti šajā zemē. Uzrunājot savus tuviniekus, uzrunājot savus kaimiņus, uzrunājot savus draugus, savus paziņas, savus darba kolēģus, nesot šo labo vēsti visās vietās, kur tas ir nepieciešams. Un, mīļie brāļi, māsas, es vēlos jūs no sirds aicināt. Lūdziet par Latviju. Lūdziet par savu zemi. Lūdziet par valdībām un par varām. Uz to mūs aicina Dieva vārds. Mēs dzīvojam sarežģītā laikā. Valdības līmenī mēs zinām, ka tiek pieņemti dažādi jautājumi, kas ietekmēs arī mūsu turpmāko nākotni. Lūdziet par valdībām un varām. Lūdziet par Latviju. Lai mēs varētu mierīgi dzīvot šeit, šajā zemē. Lai mēs varētu turpināt nest Dievu vārdu šajā tautā. Un lai Dievs varētu izpildīt visus savus apsolījumus, piepildīt savu vārdu šeit, šajā zemē. Lai mēs redzētu un piedzīvotu, ka daudzi, jo daudzi no dažādām paudzēm nāktu pie Jēzus Kristus un atzītu viņu par kungu un glābēju. Mīļie, es novēlu mums visiem šajos svētkos tuvoties Dievam, no sirds pateikties Dievam par to laiku, kur Viņš mums ir devis, un izmantot arī turpmāko laiku, kur Dievs ļaus mums piedzīvot, lai mēs varētu viņu pagodināt, lai mēs varētu nest viņa patiesību arī tālāk. Noslēdzot savu uzrunu, es vēlos kopā ar jums vienoties lūkšanā. Gan lūkšanā, gan arī pateicībā par mūsu Latviju. Mīļais debesu Tēvs, mēs nākam pie Tava žēlstības troņa, Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Un, kungs, mēs šajā laikā svinam mūsu valsts svētkus. 105 gadi. Un mēs zinām, kungs, ka pa vidu bija arī laiks, kad mūsu valsts bija okupēta. Bet šodien mēs esam brīvi. Šodien mēs varam arī brīvi sludināt evaņģēliju. Šodien mēs dzīvojam laikā, kad vēl joprojām, paldies Tev, kungs, ka mums nekas netiek uzspiests ar varu. Mēs gan zinām, kungs, ka nekas nav mūžīgs, un jebkurā brīdī viss var mainīties. Bet mēs šajā brīdī vēlamies Tev pateikties no sirds par mieru mūsu zemē. Pateikties, ka Tu esi svētījis mūsu zemi, ka Tu esi žēlojis mūsu zemi, mūsu valsti, kurā mēs dzīvojam. Neatkarīgi no tā, ka ir grūti laiki. Arī mūsu valstī, mūsu tautai ir lieli izaicinājumi. Gan ekonomiskā ziņā, gan politiskā ziņā, gan arī tajā ziņā, kungs, ka mums ir jāizstāv savas vērtības. Mums ir jāpastāv par savām vērtībām. Kungs, es pateicos par cilvēkiem, par tiem brāļiem un māsām, kurus Tu esi aicinājis arī augstos amatos, kuri iestājas par Bībeles vērtībām. Es pateicos, kungs, par brāļiem un māsām, kuri stāv un tic tā,
kā tas ir rakstīts tavā vārdā, kur cīnās un stāv par to, kas ir rakstīts tavā vārdā, lai mēs varētu baudīt tavu svētību arī turpmāk. Un es lūdzu, debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, lai mēs kā tavu tauta, lai mēs, kungs, kā ticīgie, varam iestāties par savu zemi, cīnīties par savu zemi, par taisnību, par patiesību, lūdzot un svētījot savu zemi, nesot tavu vārdu patiesību visās malu malās, lai cilvēki atgrieztos no saviem grēkiem un piedzīvotu tevi, kungs, Jēzu. Es lūdzu, Tēvs, svētī mūsu zemi, svētī mūsu valsti un atgriezt cilvēkus, kuri šodien maldās dziļā tumsībā, cilvēkus, kuri ir dziļā grēkā, ka viņi ieraudzīja tavu patieso gaismu, ka viņi piedzīvo tavu lielo mīlestību un tavu apžēlošanu. Mēs lūdzam, kungs, dod, ka mēs varam piedzīvot spēcīgu svētā gara atmodu, kur tu esi apsolījis. Ja tu nevēlies, kungs, ka kāds aiziet bojā, bet ka visi nāk pie tevis un atzīst tevi par glābēju. Tēvs, lūdzu, ka tu svētī Latviju. Kungs, tu svētī ar savu mieru un ar savu žēlastību, kungs, ka mūsu zeme uzplaukst gan garīgi, gan arī labklājības ziņā. Es lūdzu, Tēvs, lai tavu žēlastību bagātīgi nolīst par šo zemi. Mēs tev pielūdzam, mēs tev pagodinām un mēs tev cildinām par visu, ko tu darīsi šajā zemē un par visu, ko tu vēl darīsi. Bet par visu vairāk es pateicos, ka tu vēlies glābt cilvēkus. Paldies, ka tu to dari. Paldies, kungs, ka to darīsi līdz pat pēdējiem brīdim. Un mēs zinām, Jēzus, ka vienu dienu tu nāksi pēc savas līgavas, pēc savas draudzes. Un līdz pat pēdējiem brīdim tu glābsi cilvēkus. Un lai tas notiek, un lai tas piepildās arī šajā zemē. Arvien vairāk un vairāk pie daudziem ļaudīm. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Dievs svētī Latviju.